kas man bažīgi dara šajā diskusijā, mēs zinām mērā demonizējam ietekmi uz vidu novērtējumu. Bet tajā ir vēl viens aspekts, ir sociālais aspekts. Es saprotu, ka jūs diskutējāt vairāk par to attiecībā uz teritorijas plānojumu, bet jautājums ir tieši par ietekmi uz vidi. Un man īsti nepatīk tas, kad mēs principā demonizējam. Drosim darīt demonizē, ja? Jā. Ko demonizētāji? Drosim darīt demonizē tādā veidā, ka paceļ jautājumu, kāpēc netiek ņemt vērā cilvēku iebildumi. Iet cauri dažādi IVN projekti, kuriem ir cilvēki iesnieguši 100, 200, 400, un viss iet tālāk, brauc ceļrulis rullē. Bet šeit jūs, Domur kungs, ļoti labi pieskārāties jautājumam par to, ka principā šobrīd Latvijā likumdošana nosaka, ka kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. Kas uzbūvē, tas uzbūvē. Un visā šajā procesā iztrūkst kvalitātes kritērija. Kvalitātes attiecībā uz ko? Uz projektu kā tādu. Kādu ietekmi viņš veids? Teiksim, mūsuprāt, būtu jāvērtē arī tie projekti savā starpā. Kurš jābūvē nevis, ja mums ir vajadzīgi kaut kādi, teiksim, X projekti, tad nebūvējam tos, kas atbrauc pirmie, bet būvējam tos, kas vismazāk kaitēs cilvēkiem, dabai, pašvaldībai. Ja šajā procedūrā atklājas objektīvi fakti un apstākļi, kas liecina par negatīvu ietekmi, vai nu uz vidi, vai nu uz cilvēku veselību, tad, protams, ir pamats izdarīt secinājumu. Izejam ārā no tiem juridiskajiem formulējumiem. Diemžēl šajā lietā... Nē, šajā pateikšu ne juridiski, pēc būtības. Jūs atsaucaties, ka tie svoloči visi, kā latviski varētu iztulkot labāk, tie nejaukie cilvēki, ja, viņi palielina to aizliegumu apjomu. Bet tas, kas man nāk, un es nevaru nepiekrist visiem tiem cilvēkiem, es saku, jūs atsaucaties uz līdzinējiem 800 metriem ap to viensēdu, kurus pieņēma tad, kad vēja turbīnas bija šitādas. Viņas nebija 250 plānos.